Sakiet, kā jūs domājat, pēc 50 gadiem, kādā valodā runās jūsu bērni Latvijā? Latviski. Latviski? Jā, un angliski. Es ceru, ka latviešu. Es domāju, viennozīmīgi latviešu valodā. Latviešu, ja tie būs tā kā mani bērni, tad latviešu. Nemāku pateikt. Iespējams angļu, vācu. Droši vien latviešu valodā. Es ceru, ka latviešu. Latviešu, viennozīmīgi. Es domāju, ka latviski. Наверное, больше на русском, чем на латышском. Vai Latvijā runās pēc 50 gadiem latviešu valodā? 50? Jā. Kāpēc gan ne? Es šaubos. Es domāju, ka jā. Nu, kāds jau runās noteikti. Kāds runās? Protams, kāpēc gan ne? Šaubos. Pēc. Jo pārsvarā latvieši izbrauc uz ārzemēm, un man liekas, tas vēl joprojām turpināsies. Un es domāju, ka paliks tik maz latviešu, kad pārņems krievu valodu. Es domāju, ka runās. Protams. Es domāju, ka runās. Es domāju, ka nē. Kā jūs domājat? Tieši tāpat, kā viņš teica. Un jūs? Nesaprotu. Mēs būsim dzīvi tad. Vecais jau būs nomiris tad. Tā noteikti būs tāda izmirstoša valoda, kur mazas cilts kaut kur meža vidū būdiņā un tādā slepenībā noteikti runā, bet vairāk pēc 50 gadiem tā būs noteikti. Varbūt skolās, lekcijās, mācību iestādēs kā pasniegs, kā īpaši aizmirstā valoda. Vai jūs domājat, ka šobrīd latviešu valoda pietiekami nostiprināta ir Latvijā, lai dažādi politiskie spēki nevarētu mainīt kursu? Nē. Nav pietiekami nostiprināta? Viņu cenšas apkarot visādi citi. Rīgā nē. Un republikā kā tāda Vai jums ir- arī ne ģimenēs atsevišķās kaut kādā sabiedrības daļā. Noteikti, ka nē. Noteikti, ja mums tikko ziņā dzirdējām, policists runā latviešu valodā, viņi soda par latviešu valodu runāšanu. Kaut kā jocīgi jau paliek. Droši vien jau, ka kaut kur mēs zaudējam tā valodu. Nav, bet pašiem jācenšas. Es domāju, ka, ja tiešām grib latviski runāt, tad pašiem tas ir Nē, negribētos vienkārši, lai viņi pazūd kā valoda. Pietiekami nostiprināti nav, bet es, piemēram, daru visu, ko es varu darīt, lai viņi būtu pietiekami nostiprināti. Es runāju latviešu valodā, es atbalstu visus projektus, ko rīko latviski domājušie cilvēki, arī apmeklē tādus pasākumus. Kaut kas ir jādara lietas labā. Vai jums ir informācija, kad šobrīd var parakstīties par to, lai sākot no 1. klases bērni mācītos valsts skolās, un jūs parakstīsieties? Jā. Godīgi atzīšos, nemaz nezināju, ka tāda lieta ir. Es nebiju Latvijā. Vai jūs parakstītos? Droši vien noteikti, ka vajadzētu to darīt. Noteikti visiem tas jādara, ja mēs valodu mēs savādāk zaudējam. Vienīgi kaut kā jācīnās par to ir. Es jau parakstījos. Jūs parakstīsieties? Nezinu, vēl neesmu izdomājis. Izdomājāt. Visu labi. Es padomāšu. Vai jūs jau parakstījāties par latviešu valodu valsts skolās? Es parakstījos. Jūs jau parakstījāties? Man vēl nav 18. Vēl no 18 jums? Man arī nav 18. Skaidrs. Protams, parakstītos. Protams. Labi, paldies. Mēs paši latvieši. Jūs parakstītos? Jūs parakstītos par valsts valodu valsts skolās? Es neuzskatu, ka tas valoda, ir... kā līnija dziedāja. Jā, es parakstīšos noteikti. Es esmu pavisam noteikti par latviešu valodu.